atbalsta Rimagās Plus. Piedāvā O-karte. Sveicināt, mīļie skatītāji, šeit esmu Savīnīte, jeb Britva. Mums šodien ir ļoti jauks tēmas, par ko aprunāties izklaides ziņās. Un kā pirmo sāksim par to, kad šovu O-kartes skatu divi neviens nepamet, jo, kā jau jūs zinat, kad katru nedēļas nogali tie divi pēdējie, kas koncertā paliek divās pēdējās vietās, nonāk uz izbalsošanas strīpas, kur nes arī krekliņas, bet ir tāds iekšējais balsojums arī, kur nosaka trešo dalībnieku. Mums šonedēļ tie bija Mārtiņš Ruskis, daļā mūsu Aneta Kotoviča, kā arī no iekšējā balsojuma, diemžēl, tika iebalsota Lingita, eksotiskā mūzejā. Bet, kā jau jūs visi zināt to, kad iet runas par Ruski tādas, kad viņš ir, apmēram iedomīgs un tāds un šāds palicies, bet tā nebūtu nav, jo iespējams, ka tas, ka viņam arī šonedēļ īpaši balss nebija, un arī, tas, ka iekšā ir ļoti stingri viss un tā, tas varbūt viņa kaut kā tā morāli. Uzjundīja viņa, jā. Bet ko tu tur raksta presē? Presē raksta īstenībā, man tu jāsāk meklēt, es jau gribēju vārdiem pastāstīt, bet es domāju, ka viņš ļoti labi zina, ko raksta presa, un līdz ar to es viņu aicināšu kā pirmo mūsu īpašo viesi Ruskināt šurp un stāsti, kas ar tevīm notiek. Sveiks. Sēdies man lūdzu blakām un stāsti, klausies. Pārunās, protams, ir rakstīts to, ka tev puisīti ir pārāk daudz sakāms galvā. Bet tā ir rakstīts, ir puisīti. Jā, puisītīm tev ir sakāms daudz galvā, bet to es atbildēju, man nekad, ko par mani domā pārējie. Tātad lūdzu izskaidro šo frāzi. Man nekad, ko par mani domā pārējie. Tas bija toreiz, kad man paziņoja, kad bija kurš paliks pēdējās vietās, ka paziņoja, kad es tur būšu viens no tiem, es kā, tomēr jums bija visiem taisnība. Bet tas teksts bija tieši par to, kad man īsti nesatrauc šādi iekšējie kaut kādi spriedumi par to, jo vienalga visi izlem skatītāji. Protams, presi to vienmēr pavērš tā, kā viņiem ir izdevīgi un tā, kā viņiem labāk patīk. Tā kaut kā. Tieši tā. Baigi traki īstenībā tev, bet es domāju, ka tu varētu man arī palīdzēt, kā vadīt šīs ziņas, jo šī ir pirmā diena, Ruskim lielāka pieredze, un man bišķiņ bailes ir, Es tev paturēšu rociņu, bet es nekur daudz nejaukšos, labi? Jo es baigi negribu. Jā, bet kā jūs zināt, mūsu šovs izceļās ar to, ka mums ir arī šeit ļoti stingri. Mēs pieņemsim spēķē tiekam ļoti reti, un arī mums šeit viss ir tā ierobežots, ka mums nav arī internetu un tā, bet pagāja tāda ballīte mums diezgan interesanti, kur arī Lingits mamma teica, kas jaunā to, kad ir ļoti prieks bija satikt savu meitu un aprunāties ar viņu tā un šitā te, un, protams, viņu arī atbalstīt. Bet visvairāk mūs šokēja un izbrīnīja arī Kašera draugi, kas bija ieradušies tērpos tādos kādos. Viņš te mums ikdienišķi staigā tāds diezgan interesants, ja? Līdz ar to viņi arī ballējās, un viņš, protams, tā izdancojās, ka, manuprāt, viņam arī ir par šiem tērpiem kaut kas varbūt kā pastāstāms, un līdz ar to varbūt mēs varētu uzaicināt arī mūsu interesanto un smieklīgo humoru puisi Kašeru! Hello! Kas tev ar zobiem notiklāsies? Tas varbūt. Es vēlos pateikt ļoti labu ziņu visiem maniem atbalstītājiem, ka pirmā šova tērps ir izsolītāji 5 lati, tā kā jums patika mans pirmā šova tērps, tad droši dodieties draugiem lai sadaļu, un jūs redzēsiet, ja jūs gribat vairāk, tad, protams, vairāk, bet pirmā sākuma cena 5 lati, sakojam līdz arī nākamais tērps tiks ielikts internetā, un jūs varēsiet viņu arī iegādāties. Tas arī viss. Pagaid, es nesapratu, kur man īsti ir tādīs draugos jāiet? Draugiem LV, Kašers Blums Blūmanis. Čekojam, skatāmies vai kašalele.blogspot.com. Kas kašalele? .blogspot.com. Kašalele? Kasholela. Kasholela. Jā. Savukārt man radies... Paši zobi, Kašer. Kur palika zobi? Es man nekur, te meitenes sit. Viņš ir nopietns. Tā kā kādreiz mūsu reperis, saucamais Ozols staigāja tādiem zelta, viņiem ir brūnā krāsā. Arī daudzi. Brūnā tēma mums ir ļoti aktuāls. Koka zobi, bišķiņi ierūsējuši, jā. Īstenībā man ir vēl viens jautājums. Šodien es arī redzēju, ka viņš mūsu, kā mēs izsekojām visam mūsu koncertam līdzi, un tev šīs brilles ir. Kāpēc viņas ir bez stikliem? Tāpēc, ka es šīs brilles lieku kā rāmas virsū, jo katrai gleznai ir nepieciešams rāmas. Es kā glezna uzvāku šo rāmi, un es esmu pilns komplekts. Paldies! Visu labi! Paldies tev, protams. Mums kā ir tāds raksts pienācis no Kas jauns, ka TV šovu pirmajā ballītē kaislīgas kūpsti un trakulīgas dejas.
Un tas tāds, jā, bet runa iet par kādu interesantu pārīti. Jā, pirmā balīte norisinājās jaunatklātajā LMK bārā, kas ir Elijas ielā 17 lejā, jā, tur pirmajā stāvā kaut kur. Un bija ieradies kāds foršs puisis, kurš, diemžēl, nožēlo to, kad ļāvis savai meitenei doties šovā. Es gribētu par to painteresēties no pašas mūsu daļās Anetes Kotovičs, lai viņa apstāstās. Tad Anetes Artūriņš uzstājas beidzot arī kādā preses izdevumā. Pieķēris arī kas jauns, kur viņa jau ballītē jau Turi, es skatos. šausmīgi dejoja un kaislīgi skūpstījās, bet tomēr viņus noķēra kaut kur stūrītī. Nu, Ancīt, pastāst, kas tu no ir? Skatītāji. Sveicināts Artūriņ arī. Tāks ir tāda lieta, ka viņš sākotnēji, cik es zinu, viņš tieši mudināja tevi piedalīties šim šovam, bet tagad viņš, kas jauns, stāsta to, ka, reāli viņš to nožēlo, jo viņam tu ļoti pietrūksti. Klau, kā risināsies šis? Es nezinu, kā tas risināsies, tā ka mēs tagad visu laiku sarakstamies pa pastu, bet jā, tā bija, kad mans draugs Artūrs bija tas, kas pamudināja man nākt šo šovu, jo no sākuma es baidījos, ka netikšu galā ar skolu un ar citām blakus lietām. Un jā, tagad ir tā, ka viņš nožēlo, ka palaid man šajā šovā, jo viņam ļoti pietrūkstu un man viņš ļoti pietrūkst un ir diezgan grūti. Klausies, arī tad, kad bija šī te balsošana, ka jūs visi trīs uz strīpas sēdējāt, tur bija tāds pieminēts teikums, ka tu būtu devusies mājās, jo tu paliki it kā pēdējā. Es nesaprotu, es tā izlasīju. Bet pēc visa tā es redzēju asaras. Kāpēc bija tieši tās asaras tev vispārīgi? Patiesībā bija tā, ka es jau kopš koncerta vakara es sevi psiholoģiski noskaņoju tam, kad es došos mājās, kārtoju manas ar prieku. Visu dienu man bija riktīgi labs garstāvoklis, un man pat uznāca smieklēkme pusstundas garumā, pa kuru izsmējās pilnīgi visi mūsu dzīvokļu iemītnieki. Jā. Un man bija nenormāli labs garstāvoklis, un mūsu jaukā Britve teica, ja pa dienu smiesies, un pa rīta smiesies, tā vakarā raudās. Vienmēr piepildās viss, ko es saku. Jā, labi. Es neliels ekstrasens šeit. Labi. Un bija tā, ka es biju tiešām kaut kā jau gatava doties mājās līdz tam brīdim, kad mūsu jaukais Haris, mūsu Dievs augšā, kas runā mums ar visiem, mums teica, ka šodien mājās nedodas neviens. Harijs bija tik labs, ka, iedomājies, viņš deva iespēju vēl jums cīnīties un parādīt sevi. Saproti? Jā, bet es tā kā savā prātā biju, tā kā jau mēs ar Artūru pat izkalām plānus, ko mēs svētdienā darīsim, kad es aizbraukšu mājās. Viņš jau gaidīja mājās. Jā. Tāpēc arī nožēlo. Tādēļ man emocijas ņēma virsroku un es salūzu. Labi, davai, paldies šo. Tu man iedevi ziņu rokās, un es izmantoju iespēju un nolasu, tāpēc, ka prasīju, lai es tev palīdzu. Klausies, Anet, pasties šo bildi. Kas tas ir pa vīrieti? Tas ir Latvijas populārais dziedātājs Andris Erglis. Un Andris ir uzaudzējis bārdiņu. Ko tu par to bārdiņu domā? Viņam piestāv, nepiestāv? Tas normāli. Viņš ir tās pieaugušāks. Jo es kādu viņu atceros no koru kariem, viņam bija viena dziesma, ka viņam bija dzelteni piespīlēti legingi, kur viņam pilnīgi viss, kas atrodas vīriešiem starp kājām, viss izspiežās. Visa mantība. Jā, viņš izties tāds. Un tad viņam bārdiņš izstās pēc vīrieša. Rekā, Andri, tā kā viss kārtībā, bārdu paturi, tev tā piestāv. Andri, turies un sveiciens tev no mums. Atbalsta Rīnogās Plus. Piedāvā O-karte.